Labrīt, kolēģi! Labrīt, visi klātesošie, arī tie, kuri mūs audio un video. Šodien ir kārtējā Smiltenes novada pašvaldības domes sēde, un kolēģi pamazām slēdzas arī pie sēdes klāt. Un šodien domes sēdi vadīšu es, Astrīda Harju, kā priekšsēdētāja vietniece, jo domes priekšsēdētājs šodien atrodas Rīgā. 11. ministru kabinetā ir tikšanās ar premjeri saistībā ar teritorijas plānojumiem visām pašvaldībām. Šis jautājums tika pacelts 31. janvāra LPS domes sēdē, kad no ļoti daudzām pašvaldībām izskanēja jautājums par teritorijas plānojumu, ilgā termiņa izskatīšanu, arī tā skaitā Smiltenei. Ir saņemts atbilde, kad vismaz 120 dienas vēl izskatīs, jo trūkst kapacitātes. Tātad šobrīd jau zem KEM ministrijas, bet kādreiz zem varam ministrijas esošais vides ekspertu dienests un ir nodots tātad šo vides jautājumus izskatīt aģentūrai. Un ar to ir nemierā visas pašvaldības saistībā ar to, ka aizkavējas gan uzņēmēju darbības, gan arī iedzīvotāju plānotie darbi un investoru piesaistes, gan arī tas, kad arī pati pašvaldība nevar pārkārtot savas funkcijas, jo arī mums paplašinās gan pilsētas, Smiltenes pilsētas teritorija, un arī citas lietas, kas ir saistītas tātad ar nākotnes iecerēm. Tā, tas ir tāds nelielais ievads. Kolēģi pamazām slēdzas klāt, un šobrīd es arī nedaudz no savas puses vadības ziņojumu. Un varbūt sākšu ar pašiem nesenākajiem notikumiem. Vakardien tātad Rīgā bija divas tikšanās, biju kopā ar priekšsēdētāju izglītības ministrijā. Mēs tikāmies ar ministri Daci Melbārdi, no izglītības ministrijas bija Edīte Kanaviņa un Kalvāna kungs. Trešai kundzei es, diemžēl, uzvārdu patreiz nevarēšu pateikt. Un pēc tam, pēc pusstundas pievienojās tātad arī Saeimas deputāti. Un no mūsu puses tātad Ilze Vergina, tad bija Agita Stūre, kas vada izglītības komiteju Saeimā, un Astaševas kundze, kas ir arī no progresīvo frakcijas. Un tad vēl saruna turpinājās, un Smiltenei tas ir sekojoši. Pirmais slaids, ko uzlika, bija, ka tādas situācija, kā ir Smiltenes vidusskolai, kad ir sadalīti trīs ēkās pati vidusskola, ir 11 skolas Latvijā, vidusskolas Latvijā, un tas skolēnu skaits tur bija no 1700 līdz 700 nedaudz pāri. Un mēs esam tā kā viduslīknē, mums ir 995 skolēni patreiz fiksēti uz šo brīdi. Un arī mums ir šīs trīs ēkas, ir esošais vadības un vietnieku skaits norādīts visām skolām, kurām ir trijās ēkās, un attālumi ir līdzīgi starp trim ēkām. Tad mums šobrīd ir 8,8 vadības līmenī, un plānotais ir 6. Tad, līdzīgi ir faktiski visiem uz to skolēnu skaitu, kā ņemts vidējais šis aprēķins. Un līdz ar to norādīja, ka Smiltenes vidusskola nebūs unikālā vienīgā izņēmums, kad ir 11 līdzīgas skolas, 11 līdzīgas situācijas, un tas vienkārši nenotiks. Un tad par skaitļiem. Vēl par situāciju ar Blomes skolu. Blomes skolai mērdotācija būs, un saistībā ar to, ka Smiltenes vidusskola tīri dēļ kapacitātes nav spējīga uzņemt tātad 7-9 plūsmu, kurā ir nepietiekami skolēnu.
Un kamēr tāda situācija ir, Smiltenes vidusskola nespēja uzņemt, tikmēr arī, ja ir nepietiekošs skolēnu skaits Blomē, tad Blomē meditācija pilnā apmērā. Tad Blomi mēs nezaudējam. Un tad meditācija kopumā mums, kas ir uz pedagogiem, ir ar pieaugošu līkni, bet uz vadību mums ar samazinošu līkni. Un tātad meditācija norādīja 3,6 miljoni un 2% mēs esam pašvaldība tiesīgi novirzīt vadības un atbalsta personālam no 3,6 miljoniem. Tad tas ir no visa kopējā, kas ir gan lauku skolas, gan vidusskola. Un to var novirzīt. Paliek, protams, iztrūkuma daļa apmēram puse no nepieciešamā tad vadības līmenim kopumā. Tas ir, protams, izglītības pārvaldes pirmais uzdevums skatīties un kā mēs varam to darīt. Un sociālie pedagogi turpmāk tiks no meditācijas algoti. Bet arī šobrīd es saprotu, ka sociālie pedagogi tiek izlīdzināti no meditācijas, bet tie tiks algoti jau pēc noteikumiem no meditācijas. Ar Eviju esam sarunājuši un ar Baibu, kad Evija pēc sēdes tiekamies un kopā apsēžamies, un es domāju, varbūt arī Sanita, ja tev ir iespēja. Ja? Paldies tad. Tas ir par izglītības ministrijas tikšanos. Nu jā, un, protams, viņiem priekšā bija visas tarifikācijas un norādes, kur mēs tērējam, varbūt, kur nevajag. Tā. Un tad nākamā bija, 4 bija tikšanās ar finanšu ministru un Jānu Upenieku, kurš strādā pie šīs jaunās pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmas, un bija arī no finanšu ministrijas tātad darbiniece, kura strādā ar šo sistēmas kritērijiem. Sarunas bija ilgas, garas. Tā sarunas bija aicinājuši šoreiz vienotības pašvaldību vadītāji un vietnieki, un konkrēti par tām pašvaldībām, kurās mēs darbojamies. Un lielie spēlētāji ir pateikuši, ka viņi piekrīt jaunajam finanšu izlīdzināšanas modelim. Tātad tās ir lielās pilsētas. No Racas Baigsjānis teica, ka viņi kopumā piekrīt. Ir atsevišķas pašvaldības, varbūt, kuras ir nedaudz neapmierinātas. Un līdz ar to pēc garām diskusijām 2,5 stundas mēs devāmies projām vakarā. Es neteicu, ka mēs piekrītam, bet summāri mēs esam tā skaitā, kuriem būs jāpiekrīt, jo vairākums piekrītam. Es palūdzu, lai atsūta arī Smiltene ir izmodelēta. Man gaidu, kad atsūtīs to slaidu, es pēc tam ar viņu padalīšos. Slaids bija uz skaitļiem esošais PIFs. PIFs ar, kad ir izņemta, iepludinātas iekšā interešu izglītība un brīvpusdienas. Un 3. slaids bija bez interešu izglītības un brīvpusdienām. Un tajā pašā laikā norādīja, ka ir riskanti neiepludināt brīvpusdienas, jo dzīve rādīs, ka nākamā gadā iespējams viņas tiek vispār izņemtas ārā no dotācijas kā tādas, ja viņa būs kā mērķētā transferts. Bet ja viņa būs iepludināta sistēmā, tad viņa tur varētu būt. Un norādīja, ka šogad ir pirmais maksājums par aizsardzību 480 miljoni, un nākamgad tas ir 1 miljards no valsts budžeta. Tāds ir apmēram tas īsais stāsts. Vēl par tām lietām, kas ir notikušas varbūt tikai februāra mēnesī, un no manas pusītes, kur piedalījos. Mums bija 6. februārī Moldovas vēstniece Mihaila Mokana vizītē,
Un pēc tam arī vēstniece pauda pateicību, jo tiešām bija izteikta interese par to, ko arī prezentējām. Komanda labi nostartēja attīstības nodaļu un komunikācijas meitene uzņēmējdarbības meitene Santa saistībā ar to, ko mēs gribam Moldovas vēstniecei arī vēstīt no savas puses, jo tā ir iespēja arī Smiltenes pašvaldībai iestartēt projektos, par cik Moldova kandidē uz Eiropas Savienību kā kandidātu valsts, un mēs jau varam būt kā partneri ar pieredzi un tādējādi ņemt dalību ar finansējumu no Eiropas fondiem sadarbībā ar Moldovas pašvaldībām. Uzņēmēja darbība, lauku attīstība, reģionu, viņiem tas ir reģionu, mums tā kā kopējā novada izlīdzināta attīstība un izglītība, visi šie sektori. Un, protams, demokrātija kā tāda, pašvaldības darba process, vēlēšanas, iedzīvotāju padomes, tas, kas viss jaunai kandidātu valstī interesē. Un mēs jau esam faktiski saņēmuši arī pretim mutisku uzaicinājumu, kad aicina tikties Moldovā, pretim sameklējot pašvaldības, ar ko runāt par šo sadarbību. Tad vēl tāda interesanta lieta, Vidzemes plānošanas padome sazinājās ar mani par starptautisko pasažieru pārvadājumu pilotu projektu. Igaunijas puse ir izrādījusi interesi palaist satiksmes autobusu, šobrīd gan eksperimentālu, bet ikdienas satiksmes autobusu Veri Ape Alūksne. Rītā vakarā, aizbrauc un atbrauc. Un aicināja nosaukt visas tās iestādes, ko apē, un uzņēmumus, kurus apē tad aptaujāt. To veiks, protams, Vidzemes plānošanas padome, un tad šādu eksperimentālu autobusu arī palaidīs. Varam jau tikai secināt, ka Igaunijas puse ir ieinteresēta, jo tas ir mūsu darba spēks no tās puses, kas arī diezgan pārvietojas. Vēl varu pieminēt turisma konferenci novada ietvarā. Māris Olte viņu arī moderēja un vadīja. Interese bija liela, piepildījums plašs. Bija arī kvalitatīvi viss sagatavots. Un paldies, protams, visiem tiem, kuri šo darbu paveica. Un mums notika arī Alūksnes lauku partnerības valdes sēde. Mēs veicām grozījumu savā stratēģijā, jo secinājām, ka dēļ šiem nosacījumiem periodam 23. 27. gads mums ir 21% tikai apgūts finansējums uzņēmējiem un 51% pašvaldības nevalstiskās organizācijas. Pamainījām nosacījumus, lielāku finansējumu, atvieglotu kārtību, lai varētu apgūt šo finansējumu, un ceram arī, ka lauku atbalsta dienests akceptēs šo. Un šodien, kā jau jūs esat arī informēti, pēc domes sēdes visas lauku partnerības būs klātesošas, prezentēs savas šos rīcības virzienus, aktuālās tēmas un vēlas arī dzīvu sarunu, jo tas skar ļoti plašu loku visā mūsu teritorijā, tātad visas 4 partnerības. Tas no tām, un tad arī apmeklēju dažus pasākumus un vēlos 7. februārī bija pasākums plašs gan Apē, gan Smiltenē. Apē bija vidējās paaudzes deju kolektīva Metenes 40 gadu jubileja, kuru es apmeklēju. Bija tiešām skaists diškoncerts un godinājums. Un vēlos arī akcentēt, kad 7. februārī bija Smiltenes kultūras centrā Korim Pakalnam un mūsu kolēģim, mēs jau zinām smiltenieši, bet novadā
noteikti arī nezina. Andra Vilkasta komponētās melodijas tika atskaņotas, un mums ir patīkami, ka mums ir kolēģis radošs un skanošs. Paldies! Par noteikti pārējiem pasākumiem izpildirektors pieminēs. Vēl tikai to gribu teikt, ka, ja jums ir iespēja, 4. februārī bija uzaicināta atvērās dievturībai 100. Un tas bija arī mums pašiem apeniešiem jaunums, kad dievturības dižvadonis atjaunotajā 2. Latvijā ir bijis apes keramiķis Edvards Detlavs, ar zināmu vārdu un ļoti skaistiem traukiem, jā. Bet pati tā izstāde, viņa ir ļoti izzinoša un vēsturiska, ļoti interesanta. Viss ir ar QR kodiem, mēs varam iet un visu šo smelties faktiski par mūsu kā Latvijas zemes apdzīvotību, kas ir kuros pilskalnos, kas ir atrasts, kuros muzejos, kas uz ķelni sūtīts un izpētīts. Un vecākajam šim pētījumam bija 12,000 gadu, kas no ķelnes zinātniekiem bija atnācis, kad Ventspils pusē atrasts brieža raksts bebru aizprostā, ko viens mednieks ir izjaucis un sapratis, ka tā ir kaut kas unikāls, aiznesis uz Ventspils muzeju, un tas liecina par mūsu pirmstečiem visiem. Tā kā aicinu varbūt, kam ir iespēja paskatīties uz to tādējādi. Tā no manas puses, kā no ziņojuma būs viss. Paldies, un dodu vārdu izpildirektoram. Jā, lūdzu. Man viens jautājums, es nezinu, cik tu daudz mums drīkst stāstīt, bet man interesē par pašvaldības izlīdzināšanu fondu. Kas tur ir tās lietas, kas tur pamainīsies, ja tu kaut ko vari mums pastāstīt? Jā, es atsūtīju slaidu, tad mēs arī darba sanāksmē varbūt arī izstāstīšu. Dainis ir bijis gan finanšu, tad Dainis zina. Gan arī, jā. Dainis var izstāstīt. Jā, es varu pāros vārdos nokomentēt. Jā, es vakar biju gan pašvaldības savienībā, gan arī Racā biju, gan vakar biju arī finanses ministrijā, un ir virzības priekš šim jaunam PIF fondam. Ja? Un jaunais PIF fonds tas to, ka tiek izmainīta formula attiecībā uz to, ka tiek ņemt vērā 7 parametri, kurus viņi izanalizēja, tur iedzīvotāju skaits, tāda 1., 4. klase, PI un teritorija un tā tālāk. Tas tā formula pieejama, kur viņi iedos. Ja? Tad tas pārēķins parāda būtībā to, kad vai nu mums 27. gadā būtu pēc vecā modeļa vai 27. gadā pēc jaunā modeļa, tāda klasiski paņemot, ja, tad Smiltenes novads pēc būtības sausā skaitlī tā kā būtu zaudētājs, liela summa, ja. Jautājums, to, ka ir pateikt, atteiksim to, ka tad ir tas nākamais modelis, ko Astrid piesauc to, ka PIFā tiek iekļauts brīvpusdienas, kas ir 22 miljoni summa kopā visām pašvaldībām, ja? Un PIFā tiek iekļauta interešu izglītība, kas ir 38 miljoni uz visām pašvaldībām. Un tas ir kā tiek garantēts uz tiem 4 gadiem, ka viņi PIFā iet, bet tā summa ir fiksēta. Viņa neindeksējās. Nav tā to indeksēt, kurā vietā parādījās tāda domstarpības. Kopumā Racā arī šo jauno modeli, teiksim, lielākā daļa visi atbalstīja to, ka tiek iekļauts brīvpusdienas, bet pacēlās jautājums par to interešu izglītību. Tāpēc, kad ceļās darba algas pedagogiem, teiksim, ko valsts subsidē un paceļ augšā šos koeficientus, tad automātiski, ka šī pumi savs iedoda, tad interešu izglītības pedagogiem, kas to pasniedz vai dod, tā alga neceļās. Tāpēc, un tad, ja grib pacelt, tad gūst tās pašvaldības pleciem iekšēji. Tāpēc, ka no valsts puses vairāk nenākas. Un šī momentā tās domas arī dalījās. To, kad par pusdienu iekļaušanu iekšā jaunajā PIFā to atbalsta kā visi, bet par to interešu izglītību domas dalījās arī momentā, lai nesanāk tā, ka tiem pedagogiem, kas zem valsts algas ceļās, un savukārt tos pedagogus, kas ir interešu izglītībai, tad ir uz pašvaldības pleciem, kad ir tā starpība jākompensē no pašvaldības. Bet mums tas saldo ir mīnuszīmīgi. Ja paņem tādā klasiskā aspektā tā kā ir, tad bija arī analīze to, ko bija Racā veikuši. Tad 11 pašvaldības bija ieguvējis
No šā tad bija 4 pašvaldības, kuras iegūms bija neliels, un bija 4 Latvijas biedri, kur bija zemstrīpa. Zemstrīpa bijām arī mēs. Ja. Tas, kas mani šī momentā ļoti interesē un kas to situāciju pamaina, kurā vietā, teiksim, ir ierakstīts vai būs ierakstīts tādā likumā vai tādā nodoma protokolā, vienalga, kā lai to sauc, attiecībā uz to, ka pilnībā tiek atcelt šie savstarpēji norēķini. Ja. Ja tiek atcelt šie savstarpēji norēķini, tāpēc Smiltenes novads šī momentā ir maksātājs, ja, tāpēc tā summa mums ir negatīva saldo attiecībā uz šiem skolniekiem. Tad arī pie šī jaunā modeļa arī abos gadījumos, tad vienalga, vai tas ir bez pusdienām un interešu izglītības vai ar pusdienām un interešu izglītības, Smiltenes novads ir ieguvējis. Kas saistās ar to interešu izglītību, kas tā kā uztrauc visu šī momentā, arī visas pašvaldības, tas tie 38 miljoni. Tad vakar no Finanses ministrijas izskanēja tas, ka tā summa 38 miljoni varētu būt vispār tuvākajos gados noņemta pēc būtības interešu izglītībai. Tāpēc pamatojums bija tas, ka citās valstīs, teiksim, tāda interešu izglītība no valsts puses nesubsidējās, netiek maksātas. Iestājās tur vairāki vadītāji pašvaldību, kuri teica, ka tomēr tā nav. To Finanses ministrijas informācija ir nepatiesa. Finanses ministrija pastāvēja uz savu to vārdu patiesumu, ar rokām un ķepām vispār. Ja, un gribēja parādīt apmēram to, ka tie 38 miljoni tagad jums tiek doti, ņemat. Nav garantēts to, ka viņi būs pēc 2 vai 3 gadiem, tāpēc mums būs jāsabalansē budžets un kaut kur būs jāmeklē, kurā vietā iekonomēt. Šis bija tas jautājums, kas iestrēga nedaudz, un rītdien ir ar acam arī jādod savu atbildi, savus galvu lēmumus attiecībā, kuram piekrīt. Bet tam jaunam modelim piekrita kopumā visi. Un savukārt no lielās pašvaldības tās ir ieguvējas no nekustamā īpašuma nodoklis netiek pārdalīts. Bet mēs nepiekritām, vai mēs arī piekritām? Ko? Jaunam modelim. Jaunais modelis pēc būtības, ja, tāpēc, ka, ja mēs paņemam to skaidru, teiksim, savus ciparus, ja paņemam to, ka atkrīt šie savstarpēji norēķini, kas ir, kuri mums ir mīnus 212 tūkstoši. Jā, tas tur ir iekšā. Ja tas tur ir iekšā, ja, teiksim, šis norēķins, to, ka noņemam no tā mīnuszīme, kas ir, tad ir arī Smiltenes novads ieguvējis, ja viņi atkrīt, ja savus skaidrus paņem. Ja viņš nav iekšā, tad Smiltenes novads nav ieguvējis. Par ko es arī teicu, un es arī par to iestājos. Es tikai pateicu to, ka, atbalstam to, tur, kur tā summa salīdzinoši neliela, tad jaunais modelis ar brīvpusdienām. Tāpēc, ka brīvpusdienām visādi var būt, tāpēc, ka bērnu skaits viens samazinās tiešām spiežot šo budžetu, teiksim, kopā varbūt tiešām var atteikties no brīvpusdienām, un jautājumu paliek šī interešu izglītība. Tas bija tas, ko, teiksim, mēs arī, tā kā man deliģēja piedalīties, tad sapulcē arī pateicu. Vēl, protams, kad tajās formulās, kurās tiek likts iekšā iedzīvotāju skaits, to ļoti grib likt iekšā parasti iedzīvotāju skaitu, tur mēs esam diezgan slikti, mēs tur izskatāmies. Tāpēc vienmēr ir mēģina izņemt viņu ārā, to iedzīvotāju skaitu no tā formulā. Tas ir, Edgar, tas pamatojums, kāpēc arī, teiksim, mums izlīdzinājumi tādā modelī, pēc jaunā sanāks nelielais mīnus, tieši dēļ tā, ka mums ir samazinājies šis skaits. To viņi vienmēr grib likt iekšā, un arī tad, kad tika dalīts finansējums vidzemes plānošanas reģionā, tur lielās pašvaldības arī ļoti gribēja to iedzīvotāju skaitu likt iekšā formulā, bet tur mums izdevās vienoties, ka mēs to neliekam iekšā. Un viņi pamatoja to, ka šis jaunais modelis ir vajadzīgs tāpēc, ka pieaug tas iedzīvotāju ienākuma nodokļu ieņēmumu disproporcija. To, ja līdz šim, līdz 26. gadam bija tā, ka Rīgas reģionam ienākumi bija 58% no kopējiem iedzīvotāju ienākumu, lieliem reģioniem, teiksim, ja? Tad 27. gadā jau prognozējās, ka tie būs 62% no kopējiem. Īsāk sakot to, ka lielajām pašvaldībām tas līmenis paliek augstāks un savukārt mazajām viņš krītās tās, kas no Rīgas reģiona. Jo kāpēc mēs nekad neesam piekrituši savulaik iedzīvotāju skaitam, jo ir, piemēram, Smiltenes novads ir ļoti mežains novads. Un tas, ka mums ir ļoti liels meža īpatsvars mūsu novada teritorijā, tas likumsakarīgi parāda to, ka tam nevar būt liels iedzīvotāju skaits. Un bija mēģinājumi dabūt iekšā PIFā arī šo mežu komponenti vai lauksaimniecības zemju komponenti, bet es saprotu, ka tas vispār teritorija ir iekšā. Kopējā teritorija ir iekšā. Kopējā teritorija ir iekšā. Jā, kopējā teritorija iekšā. Kopējā teritorija kā viens no koeficientu faktoriem. Bet tur tas iedzīvotāju blīvums uz to teritoriju, tas netiek tur vērtēts? Šī momentā tiek vērtēti tie, kas ir pensijas vecuma cilvēki, tiek vērtēti pirmsskola, tiek vērtēti 1. 4. skolēni. Jā.
Labi. Jā, paldies, Daini. Jā, Pirms paldies. es varbūt Mikum iedodu vārdu vēl. Vakardien vēlreiz apgalvoja, ka savstarpējie norēķini tiek no jums noņemti. Jā, un tas ir tas kompromiss. Un es nosūtīju jums uz WhatsApp, man atsūtīja uz telefonu šo līkni ar jauno PIF modelīti, tā kad mēs varam skatīties līdztekus to. Un dodu vārdu Mikum. Jā, kolēģi, labrīt. Paldies. Es gribēju painformēt, paldies priekšsēdētāju vietniecei par informatīvo pārskatu. Es gribēju painformēt no mūsu puses. Mēs aktīvi esam uzsākuši energoefektivitātes sekmēšanas aktivitātes, un tad arī Baibu lūkšu nedaudz pastāstīt un arī uzaicināt nākamnedēļ Vidzemes inovāciju nedēļas ietvaros arī rīkojam pieredzes apmaiņas pasākumu. Baibu, lūdzu. Paldies, Miku, mēs esam pamanījuši un priecājamies. Jā, es varbūt tad mazliet papildināšu. Labrīt visiem. Jā, nu šo tēmu mēs aktualizējām principā ņemot vērā situāciju Latvijā un vēl vairākām Latvijas pilsētām. Jūs noteikti esat arī redzējuši ziņus izžitos šo te saņemto informāciju par augstajiem apkuras rēķiniem. Tāpēc aicinājām arī Smiltenes NKUP iesniegt datus un droši vien, ka varbūt arī tie, kam jau bija iespēja paskatīties viņu mājaslapā, viņi arī ielika, kāda situācija ir pie mums renovētās un nerenovētās mājās. Un ļoti ceram, ka tā arī būs motivācija iedzīvotājiem, lai, teiksim, sāktu domāt vairāk par tādiem praktiskiem risinājumiem enerģijas patēriņa samazināšanai. Un, protams, rēķinoties arī ar to, ka nākotnē viss šīs izmaksas varētu samazināties un māja tehniskais stāvoklis, nu tā teikt, tikai palikt sliktāks. Tā kā jāaicinam visus uz semināru pirmdien, kam interesē tieši tāda praktiskā pieredze. Tur dalīsies arī mājas vecākā. Noteikti esat pamanījuši pēdējo renovēto māju Gaujas ielā 8 aiz Rimiju uzreiz. Viņiem ir tur visādi interesanti risinājumi un arī pieredzējis energoauditors un projektu izstrādātājs. Tā kā jāpriecāsimies, ja arī iedzīvotājiem un kādam no jums būs iespēja piedalīties. Paldies! Paldies, Baibu! Dainim vēl komentārs pēc saģemtā? Nē. Labi. Es vēl nepaskatījos, Jā. paldies, pastīšu. Tad vēl kādam būtu informācija no kolēģiem klātesošiem. Ja ne, tad es dodu vārdu Andrim, lūdzu. Dien, deputāti, kolēģi, klausītāji. Jā, tā tad es varbūt atkal citā griezumā par aktualitātēm, kas notiek pat Laban pašvaldībā. Tad, protams, pagājušajā nedēļā mums beidzās budžeta sagatavošana, ja, kas samērā daudz laika un enerģijas prasīja. Bet ar to viss, protams, ka nebeidzās. Paralēli notiek gada pārskata sagatavošana. Ja, un arī, protams, pēc budžeta apstiprināšanas arī tiek gatavots iepirkuma plāns gadam. Jā, tad mums ir ziemas sezona ar ilgstošu augstumu, kas arī ienes zināmas īpatnības darbā. Tad par budžeta izpildi, jā, jaunā budžeta izpildi jau tā tad atgādināšu, ka kopumā tika apstiprināti ieņēmumi 43,2 miljonu apmērā un izdevumi tātad 48,1 miljonus apmērā. Tātad to starpību nosedz mums finansēšana, jeb tātad naudas līdzekļu atlikums un arī plānotie kredīti. Tā, par lielākajiem ieņēmumiem, protams, tas ir iedzīvotāja ienākuma nodoklis, kas pildās ļoti precīzi, kā ir plānots. Nekustamo īpašumu nodokli jau uzsākuši ir tātad iedzīvotāji un uzņēmumi maksāt. Un tāpat arī ieņēmumi no īpašuma nomas un pārdošanas jau ir sasnieguši 16% no gada plāna līdz ar šīm gada sākumā noritējušām izsolēm. Un arī valsts budžeta transferti ļoti tuvu plānam pildās. Par izdevumiem, protams, lielākā daļa ir atlīdzība, ja, kur jau tātad gandrīz 2 mēneši pagājuši, un tātad vairāk kā 11% no gada plāna jau šī izdevuma ir aizgājuši. Pārējie izdevumi pat labāk mazāk izņemot tātad preces un pakalpojumus, jo tātad pēc budžeta apstiprināšanas tikai principā tiek plānot iepirkumi un tālākās finanšu izmantošanas rīcības.
Vēl tā tad droši vien jāpiemina, ka 23. janvārī pie mums bija ciemos vara ministrs, jā. Daudz bija klātesoši, bet tā tad tie paši gan attīstības, gan izglītības jautājumi tika pārunāti, uzņēmējdarbības jautājumi un apmeklēts arī uzņēmums AV Latvija. Tad tikāmies arī plānotā sanāksmē ar sadales tīklu pārstāvjiem, lai pārunātu aktualitātes. Tāpat ikdienā dažādos jautājumos sadarbojamies. Un konkrēti pārunājām arī Smiltenes pilsētā, kas ir Limbažielas rajona attīstību, jā, kur tātad tiek īstenot vairāki projekti un tur arī plānoti gan energoapgādes tīklu pārbūves, gan izbūves darbi, kas mums ir svarīgi. Tad pēc Lielgraudu krustas, tātad dabas stihijas pagājušajā vasarā, ja, tātad rudenī tika piešķirti 48 pabalsti mājokļu jumti atjaunošanai. Lielai daļai no mājokļiem šie jumti ir rudens sezonā jau atjaunoti, un pat labāk tad ir 6 mēnešu laikā mums ir jāsāk jumtu apsekošanas, lai konstatētu paveikto. Tad arī apsekošanas komisija tiklīdz būs iespējams tā sāks darbu. Jā, un tā tad arī saistībā ar ziemas apstākļiem atgādina par ielu un ceļu uzturēšanu. Jā, tātad pirmkārt mēs ceļu un ielu uzturēšanu organizējam prioritārā secībā atbilstoši tātad šīm ceļu uzturēšanas klasēm. Ja ir kaut kāda interese, gan mājaslapā var paskatīties vairāk vai arī pagastos pie pagastu pārvaldniekiem uzzināt. Jo tiklīdz kā uzsniegs sniegs, tā ir pastiprināta interese, protams. Lielā sala ietekmē ir bijušas problēmas arī mājsaimniecībām un arī atsevišķām iestādēm ar ūdensvadu aizsalšanu. Tādēļ mūsu pašu Smiltenes NKOP nodrošina arī papildus dzeramās ūdens pieejamību, ja, kam tas nepieciešams. Un arī papildus krīzes situācijā nodrošinam tātad iespēju izmantot dušas Smiltenes sporta skolā, iepriekš piesakoties. Un, protams, tāpat ir pieejams arī visas sociālās palīdzības istabas novadā, ja, visos pagastos, kur ir iespējams gan nomazgāties un izmazgāt veļu. Tā, vēl kas ir būtiski, jā, tā tad ir izsūtīti arī šie nekustamā īpašuma nodokļu maksājuma paziņojumi. Aicinām vēl aizvien vai no aktivizēt e-adreses vai nodot e-pasta informāciju, lai nav jāsūta tātad šie paziņojumi papīra veidā. Un, ja ir kādi jautājumi, tad droši var sazināties ar īpašumu un vides nodaļas tātad speciālistiem, kas nodarbojas tieši ar nekustamo īpašumu nodokļu aprēķināšanu. Tā, starp aktuālajām vakancēm, jā, kas mums ir būtiski vēl aizvien kultūras centra mākslinieckais vadītājs, tad ārstu palīgu Trapenē meklējam sporta treneri Raunā, datorikas skolotāju Blomē, pašvaldības policijas priekšnieku un arī remonstrādnieku Raunas pagastā. Policijas priekšnieku vietnieku, es atvainojos, jā, pareizi. Ātri var kļūdīties. Paldies par korekciju. Tā, un jā, turpinam arī tā tad uzsākt to jauno uzņēmējdarbības dialogu formātu ciemos pie Smiltenes novada uzņēmēji. Tātad pirmā tikšanās bija pie Madara 89 uzņēmumā, un otrā tikšanās tātad plānojas nākamajā nedēļā 24. februārī pie LV Timber Lobērģos. Ja ir interese, vēl noteikti var pieteikties. Un, jā, paldies Mikam un Baibai, kas jau minēja par inovāciju nedēļas aktivitātēm, tad arī pašvaldība organizē vēl papildus 27. februārī pakalpojumu centrā Īve, inovāciju nedēļas ietvaros pasākumu digitalizācijai un ilgtspējai, jā, nākamais līmenis - digitalizācija satiek ilgtspēju. Tā, kad arī vēl droši var pieteikties un piedalīties. Tā par īpašumu izsolēm
pavisam īsi. Vēl ir iespējams arī līdz 24. februārim pieteikties vairāku īpašumu izsolēm, kas ir tātad gan Palsmanas pagastā, gan Raunas pagastā. Par sabiedrības iesaisti tātad ir izsludināts jauniešu iniciatīvu projektu konkurss šim gadam, un tātad no 1. marta līdz 30. aprīlim tātad jaunieši var iesniegt savus pieteikumus jauniešu iniciatīvu konkursā un saņemt vienai idejai finansējumu līdz 250 eiro. Tā ka jaunieši droši var gatavoties. Līdz vakardienai, 18. februārim, noritēja ikgadējā iedzīvotāja aptauja, un tā tad ir saņemts vairāk kā 400 anketas, vēl arī papīra versijā tiek apkopots šis anketas, un tad jau turpmākajās sēdēs droši vien būs par šo apkopojumu informācija. Un tā tad arī turpinam iepriekšējā gadā uzsāktās iedzīvotāju tiešsaistes sarunas, un nākamajā nedēļā, 24. februārī, plānot tiešsaistes sarunu ar priekšsēdētāju par tēmu tātad pašvaldības budžets. Ja ir tātad interesi, droši pieslēgties. Tā par kultūru droši vien es mazāk, bet jā, ziemas sezona ir aktīva sezona, tautas namos, kultūras centros notiek dažādi koncerti, izrādes, pasākumi, balles, un tāpat notiek gatavošanās arī vasaras sezonai. Ko es droši vien gribu uzsvērt, jā, kad Smiltenes kinoteātrī ir iespējams apmeklēt daudz un dažādas filmas, jā, dažādos žanros, gan bērni, gan pieaugušie, tā kad ir mums tāda ekskluzīva iespēja un vajag viņu izmantot. Un par pasākumiem uz priekšu, ko man liekas vērts izcelt, tad 14. martā būs Smiltenes pūtēju orķestra jubilejas koncerts. Jā, pūtēju orķestrs jau 65 gadus darbojās. Par turismu arī tātad notiek šie pārgājienu cikli ietvaros. Iepriekšējais pārgājiens tātad pat bija 15. februārī Apē, un nākamais pārgājiens tātad martā plānojas Virešu pagastā. Neskatoties uz laikapstākļiem vispār, jo pārgājieni ļoti labi apmeklēti, un cerams tā arī būs tālāk. Tā, sportisti izmanto vēl ziemas sniegtās iespējas, gan slēpo, gan slido. Tāpat turpinās iekštelpu komandu sporta veidi, gan futbols, gan volejbols un tā tālāk. Un tad, vēl noslēgumā par projektiem. Protams, aktīvā būvdarbu sezona ārā ir pagaidām ir pārtraukums šai sezonai, bet turpinās iekšdarbi, kā arī gatavošanās jaunai būvdarbu sezonai. Tad, mums norit iepirkums bezemisijas transporta līdzekļu iegādēji. Esam tātad saņēmuši sūdzību un IUPS izskata sūdzību no viena no pretendentiem, bet gaidām tātad atbildi, lai varam pieņemt lēmumu iepirkuma rezultātu tātad. Galdnieku ielā 10, tātad Bērnu ģimenes atbalsta centrā, tad arī remonti notiekās, turpinās iekšdarbi un jau ir flīzēšanas darbi, grīdu seguma ieklāšanas darbi un objekts jau tuvojas jau noslēgumam. Tātad turpinās arī izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide, tātad Apē, Raunā un Smiltenes vidusskolā šie darbi norit. Apē tātad darbi ir principā pabeigti, tiek gatavoti šie dokumenti nodošanai un plānot jau nākamie darbi, tad Raunā šajā dabaszinību ēkā norit siltināšanas darbi, iekšējo inženieru tīklu izbūves, vārdu sakot tādi pamatdarbi. Un Rīgas ielā 16 vidusskolā tātad datorklases remonts tuvojas noslēgumam un arī tiek turpināti darbi pie lifta un pacēlāju izbūves. Un tātad visās trijās izglītības iestādēs tiek iepirkti jau dažādi mācību priekšmetu aprīkojumi, mēbeles un IT aprīkojums, lai var projektu līdz vasarai veiksmīgi pabeigt. Pabeigts arī Smiltenes kultūras centra jumta remonts. Ir, protams, kaut kādi darbi, kas tiek atlikti uz pavasari, uz silto laiku, bet tātad pamatdarbi ir pabeigti.
Un turpinot, siltumapgādes sistēmu attīstību, tātad turpinās projektēšana siltumapgādes sistēmām Bormaņmuižā, Trapenē un Pilskalniem Gaujienā, kā arī tātad tiek plānoti Grunzāles pagastu pārvaldes ēkas šie siltumapgādes sistēmas atjaunošanas darbi. Pilsielas 9 kvartāla attīstība, jeb Viedrades tātad kvartāla attīstībā, tātad bija saņemti pieteikumi, tātad, lai turpinātu šos projektēšanas darbus, un ir papildus pieprasīta informācija pretendentiem, arī lai var izvērtēt. Ir izsludināts iepirkums uz būvdarbiem Limbažielas, tātad izbūvei. Tā, kad būvnieki ir aicināti iesniegt pieteikumus līdz 9. martam. Vēl tātad, Variņu, tātad bijušās pamatskolas pārbūves projektēšana notiek, lai piemērotu Palsas pamatskolas darbībai, un citi tādi sagatavošanās darbi. Tā, paldies, tas man arī viss, un gaidam un gatavojamies jau pavasarī. Paldies, lūdzu, Daini. Jā, Asrīda, paldies, atsūtīju šo ziņu. Mums vakardien netika prezentēts 28. 29. gads, un tagad, kad es ieraugu 28. 29. gads, man rodās ļoti daudz jautājumu. Jo tur es to iegūmu pašvaldībai, vispār tādos ciparos, kas ir, varbūt es skaidrs neizprotu, galam varbūt neizprotu interpretāciju, atteiksim, bet ja 27. gadā starpības ir redzamas, teiksim, mēs varam atskatīt, kas ir tad, kad mēs pieņemam to jauno pilno modeli, teiksim, tad 28. 29. gadā es to starpību neskatu praktiski. Tur ir Smiltenes novads pēc šiem skaitļiem, kas ir 28. 29. gadā, ja viņi ir interpretējumi pareizi, kā es viņus saprotu, tad ir liela zaudētāja. Ja es viņus pareizi saprotu šo skaitļus, tad tāpēc tiem skaitļiem tur ir papildus jautājumi. Viņiem vēl bija otra tabula, ko rādīja, kur bija visi pilnie skaitļi, bet tā vēl nav atsūtīta. Tad saņemam pārējos un tad skatāmies, jo šito te es neredzu šo ieguvumu. Tā. Jā, paldies, Daini. Paldies, Andrim, par ziņojumu. Vēl tikai vēlos piebilst, kad vakardien bija ministru kabineta ārkārtas sēde un tika palielināts griesti mājokļu pabalstam 4 mēnešiem, janvāris, februāris, marts, aprīlis. Tas nozīmē, ka mūsu sociālam dienestam arī nāksies veikt pārrēķinus par janvāri. Kaut gan tas vidējais aprēķins ir apmēram, kad pabalsta saņēmēji varētu būt 1% no iedzīvotājiem. Tātad varbūt efektivitāte skar ļoti mazu iedzīvotāju skaitu. Tie, kas varbūt arī klausās un dzird, lai arī uz to vērš uzmanību. Tā, paldies par visiem ziņojumiem, un tagad pārējām pie sēdes darba kārtības. Darba kārtībā mums klāt ir pienākuši 2., 3. jautājums un noslēdzošais. Pārējie visi jautājumi ir kādā no komitejām skatīti un virzīti uz domes sēdi. Attiecībā par darba kārtību būtu kādi papildus jautājumi. Ja nav, tad lūgums ir nobalsot. Paldies! Balsojums ir veikts un uzsākam tātad izskatīt darba kārtības punktus. Un pirmais darba kārtības skatāmais lēmuma projekts mums ir par deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa. Smiltenes novada pašvaldība ir saņēmusi deputāta Aināra Mežuļa iesniegumu 16. februārī par domes deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa. Un likums mums nosaka, ka mums tātad nākamajā domes sēdē pēc iesnieguma saņemšanas ir jāizskata šis iesniegums, un ja dome šo iesniegumu neizskata, tad vēlme iestājas nākamajā dienā pēc domes sēdes tātad par labu iesniegumu iesniedzējiem. Un līdz ar to ir
lēmums sagatavots izbeigt pirms termiņa Aināra Mežuļa Smiltenes novada pašvaldības domes deputāta pilnvaras. Vai ir kādi jautājumi? Jā, lūdzu. Šis ir par manu tēmu. Jā. Tur, kur sēž Jānis, šodien es labprāt būtu redzējis, protams, Aināru. Šaubu nav. Man vienmēr patīk, ka cilvēki paši atnāk un pastāst, bet nekas es Aināram vakarā uzrakstīju, personīgi uzjautāju, kā tā viņš man atbildēja, nepārpublicēšu nekādā ziņā to, ko viņš man atbildēja, bet runu tāpatās kontekstā sagatavoju. Kā tad bez tā? Un izskatās, ka Smiltenes doma ir kļuvusi par vienu no dinamiskākajām institūcijām novadā. Ja vasarā jau piedzīvojām interesantu tādu politisku stafeti, kad 3 deputāti nolika mandātus un viņa vietā, domāju, ienāca nākamie no saraksta. Tad šodien turpinam šo skaisto tradīciju. Atkal notiek eleganta rokāde. No Latvijas zaļās partijas saraksta pirmais numurs bija Ainārs Mežulis. Šodien noliek mandātu un viņa vietā nāk, cik es saprotu, Mārtiņš Veģers. Varētu teikt, mūsu doma dzīvo zaļi un atjaunojas regulāri. Ja turpināsim šādā tempā, iedzīvotājiem nāksies sekot līdzi deputātu maiņai tikpat rūpīgi, kā laika prognozēja. Un būtiski, lai Latvijas zaļai partijai pietiktu ievēlēto deputātu mandātu. Protams, citādi būs interesants kāzus. Un, protams, laika izvēle ir īpaši simboliska. Tikko pirms nedēļas mēs apstiprinājām 26. gada budžetu, dokumentu, par kuru diskutējām, rēķinājām un strīdējāmies. Budžets ir pieņemts, darbs ir kā saplānots, un viens no kolēģiem noliek mandātu. Varētu teikt, budžets apstiprināts, misija ir izpildīta. Tāds kā politiskais teātris pēc liela darba. Taču runājot nopietni, Mežulis Smiltenes politikā nav nejaušs cilvēks. 2 sasaukums viņš ir bijis Smiltenes mērs, un tas nav maz. Tā ir pieredze, atbildība un konkrēti darbi, kas ir atstājuši savu nospiedumu novada attīstībā. Par to pienāks, protams, atzinība un paldies Aināram. Tāpēc šodien ironiju varam atļauties tikai tik daudz, cik demokrātija ļauj ar smaidu paskatīties uz politisko dinamiku, bet vienlaikus atbildība vēlētāju priekšā tomēr ir pilna sasaukuma garumā, nevis pa maziem posmiem. Cerēsim, ka šī stafete, ko jau vasarā aizsāk kolēģi no Latvijas zaļās partijas, nav kļuvusi par jaunu pārvaldības modeli. Mārtiņam novēlu veiksmīgu darbu domē, lai šī maiņa ir par pienesumu, stabilitāti un lai šī pārvaldības sistēma nesalauž cīņas sparu un darbu Smiltenes novada labā. Jo galā iedzīvotāji balsoja un liek plusus deputātu kandidātiem, lai viņi dzīvi novadā padarītu labāku. Un lai mūsu politiskais zaļais kurs turpmāk nozīmē ne tikai atjaunošanos, bet arī nobriešanu un stabilitāti. Paldies, kolēģi, un veiksmi Aināram turpmākā dzīvē. Jā, paldies. Arī vienkārši vienu teikumu, tā kā es tiešām vienmēr esmu ļoti iestājusies par demokrātiju un to atbildību, ko tā nes sev. Vienkārši aicinu, paldies Aināram par ieguldīto darbu un noteikti arī ar Mārtiņu veiksmīgi sastrādāsimies, bet vienkārši aicinu aizdomāties, ko šādas rīcības nodara vēlētāju uzticībai un demokrātijas procesam kopumā un vispār uzticību politiskajiem procesiem. Paldies! Domāju arī, ka man kāds vārds jāsaka. Paldies Ģirtam par tādu interesantu interpretāciju. Jā. Es domāju, ka viņš vakar saņēma no Aināra ziņu, Ainārs viņam atbildēja, viņš viņu nepieminēja, protams, un es uzskatu to, ka šī momentā tas iemesls, kāpēc, teiksim, viņš ir taisnojis iemesls, jā, un mēs zinām to, ka tas process jau ilgstoši tagad attiecībā uz to, ko viņš te uzrakstīja, jā, kas ir saistīts ar slimību. Un šī tava interpretācija, un tagad arī Baibas, teiksim, jā, kaut kur mani bišķiņ arī citādi ar uzmanīgi tādā ziņā to, ka cilvēkam ir tiesības pieņemt lēmumus attiecībā uz sevi, uz saviem dzīves notikumiem tā tālāk, teiksim, tas, kas skar viņu.
Un te paliek, kurā vietā tad paliek jūsu deklarētais to, ka prioritārais ir ģimene un vispārējais, kurā vietā tas paliek jums. Jūs jau deklarējat to. Tad šeit ir tā atbilde, ka cilvēkam pienākusi dzīves situācija, kad viņš vienkārši nevar vairāk pildīt šo deputātu pienākumus. Un tas nav mērķiecīgs darbs uz to, lai pārvadinātu tavus vai kādu citu vēlētājus mūsu sarakstā. Nē, tā nebija. Tā dzīves situācija tāda pienāca, viņa notika, un tāpēc lūdzu atmet šos malā, jā, un šīs lietas. Tāpēc, un nākamais vēl tas, to, ko es gribētu pateikt. Es, protams, kā deputāts, es neskatu nekā sliktu tādā ziņā, to, kad ienāk domē jaunas asins. Un šī momentā Mārtiņš Veģers ir jauns, perspektīvs, teiksim, viņš ir smiltenietis, viņš ir vietējais. Ja. Viņš ir, kurš vēl vairāk ieinteresēts attiecībā uz to, lai novads attīstītu cilvēks, kurš šeit dzīvo, kuram ir ģimene, jauni bērni un tā tālāk. Kurš vēl vairāk? Tāpēc es tiešām šeit baigot traģēdiju no tā neskatu. Jā, paldies. Vēl kāds vēlas? Es vēlos teikt paldies Aināram Mežulim tiešām ar visu cieņu par viņu ieguldījumu Smiltenei, Smiltenes pilsētai, novadam kopumā un arī pārstāvot Smilteni Saeimā, tātad Republikā, Latvijas valstī kopumā. Un šobrīd iemesli ir personīgi. Vēlēsim to labāko Aināram. Un vēlreiz paldies. Un tagad lūgums ir arī balsojumu. Lēmums ir pieņemts vienam deputātam Baibai atturoties. Tā, un nākamais jautājums ir par izmaiņām Smiltenes novada pašvaldības domes finanšu un attīstības jautājumu patstāvīgās komitejas sastāvā un izglītības, kultūras un sporta jautājumu patstāvīgās komitejas sastāvā. Un lēmuma projekts tātad ir sagatavots pamatojoties uz iepriekšējā lēmuma jau pieņemto lēmumu par Aināra Mežuļa tātad atbrīvošanu no deputātas pienākumiem. Un ir saņemts tātad no Smiltenes novada pašvaldības vēlēšanu komisijas lēmums un protokols saistībā ar to, kad ir 17. februārī notikusi šīs komisijas sēde, un kurā par nākamo kandidātu, kurš uzaicināms Smiltenes novada pašvaldības domes deputāta amatam, ir partijas Latvijas zaļā partija pārstāvis Mārtiņš Veģeris. Un mums Mārtiņš ir šobrīd attālināti. Tā, labdien, Mārtiņ! Labdien visiem! Jā, pirms mēs tātad pārējām pie lemjošās daļas. Vispirms mēs priecājamies tevi sveikt par šo jauno soli dzīvē, būt arī starp kolēģiem, kuri pieņem lēmumus. Un ļoti jauki jau kolēģis Dainis noraksturoja jūs. Varbūt jūs jau arī dzirdējāt. Un vārds jums pašam, pirms mēs pieņemam lēmumu, sasveicināties un ar sevi nedaudz varbūt iepazīstināt. Jā, tad vēlreiz labdien visiem. Esmu Mārtiņš Veģeris, kā jau Dainis minēja, smiltenietis no bērnības līdz pat šim brīdim. 3 bērnu tēvs, darbojos Smiltenes sporta skolā un futbola klubā Smiltene. Un, jā, diemžēl nevar šodien klātienē piedalīties, jo pēdējās dienās tie notikumi tā straujāk attīstījās un nevarējām, visu tās foršas saplānot. Bet, jā, esmu gatavs darboties tikai tāpēc arī, ka, jā, nekandidēju tikai ķeksīšu pēc, bet ar tādu domu, ja būs šī iespēja, tad arī to
to izmantošu, un tad šī iespēja ir pienākusi. Zinu, ka noteikti ir daudz kas nezināms un jauns, bet nu, pazīstu jau daudzus šobrīdējos domas deputātus un arī bijušos. Ceru, ka iepazīšu arī pārējos, kas noteikti neatteiks kādu palīdzīgu roku un palīdzēs ātrāk izprast visus procesus, lai varam veiksmīgi sastrādāties un darboties uz priekšu. Tā kā, paldies! Jā, paldies, Mārtiņ, un tiešām paldies par drosmi būt atbildīgam un darīt. Varbūt, ka kādiem kolēģiem ir jautājums. Ja nav, tad patreiz Mārtiņ, paldies, un tad mēs pārējām pie lemjošās daļas. Un tā tad lemjošā daļa ir ievēlēt Smiltenes novada pašvaldības domes deputātu Mārtiņu Veģeri, Smiltenes novada pašvaldības domes finanšu un attīstības jautājumu patstāvīgā komitejā un izglītības, kultūras un sporta jautājumu patstāvīgā komitejā, jo deputāta mandātu viņš jau saņem ar vēlēšanu komisijas lēmumu. Jā, tātad balsojums tūdaļ sāksies, izņemot Mārtiņš pats vēl šodien nevar balsot, jo viņam nav vēl piekļuves ne nāmējām, ne lēmumu projektiem kā tādiem. Šobrīd tu vienkārši vari vērot procesu. Jā, klātienē būtu varējis, tā saka jurists. Tā lūgums tā, pārējām pie balsojuma. Tā. Balsojam. Tā. Visi deputāti, kas piedalās, ir par. Apsveicam Mārtiņu jūs un priecājamies redzēt jaunu kolēģi mūsu vidū. Tā, un tagad pārējām pie nākamā darba kārtības punkta par nekustamā īpašuma rīta 18 Gaujienā Gaujienas pagastā atsavināšanas cenas noteikšanu, un Edgars mums būs ziņotājs. Jā, vienalga, labi. Mēģināšu noziņot, tātad pamatojoties uz Gaujienā rīti 18 īrnieces iesniegumu, tātad pašvaldības doma 18. decembrī pieņēma lēmumu par īpašumu rīti 18 Gaujienā Gaujienas pagastā sagatavošanu atsavināšanai. Tad ir arī veikts vērtējums, kur gan domājams daļas, gan dzīvokļu vērtība noteikti kopā 6400 eiro. Un, nu jā, tātad ir sagatavots lēmuma projekts par apstiprināt nekustamā īpašuma rīti 18 Gaujienā atsavināšanu ar cenu 6400 eiro un atsavināt personai, jā, pamatojot uz to, ka viņi tur ir īrniece. Paldies, vai būtu kādi jautājumi? Ja nav, lūgums pāriet uz balsojumu. Paldies. Balsojums pieņemts. Nākamais par nekustamā īpašuma centra garāžas Launkalnes pagastā domājamo daļu atsavināšanas uzsākšanu un atsavināšanas cenas noteikšanu. Edgars turpina. Jā, tad nākamie 3 jautājumi ir savstarpēji saistīti. Ir tātad uz iedzīvotāju iesniegumu pamata uzsākt procedūru tātad domājamas daļas atsavināšanai. Kopējā platība centra garāžas Launkalnes pagastā ir 870 kvadrātmetri, kopējais vērtējums tātad 1500 eiro, un proporcionāli tātad nekustamo īpašumu lietu komisijas tām domājamām daļām noteiktajām jāatbilstoši katram iesniegtajam iesniegumam ir aprēķināt arī maksu par domājamas daļas atsavināšanu. Šajā gadījumā tātad ir sagatavs lēmums uzsākt nekustamā īpašuma centra garāžas domājamas daļas atsavināšanā, kopējo cenu 137 eiro. Lūdzu balsot. Jā, paldies. Ja jautājumi nav, lūgums balsojumu. Paldies. Nobalsots. Pieņemts lēmums. Nākamais ir arī par centra garāžām.
tikai citas domājumās daļas. Jā, tieši tas pat pamats, tieši tāpat procedūra, sagatavots lēmuma projekts, ja par konkrētās domājumās daļas atsevināšanu arī cena 137 eiro. Jā, paldies. Tad lūgums ir balsojumu. Paldies. Lēmums pieņemts. Nākamais par nekustamā īpašuma centra garāžas 3. domājumā daļa. Jā, tāpat kā iepriekš, tas pats pamats, tāpat procedūra vērtējums, tikai šajā gadījumā konkrētās domājumās daļas cena 170 eiro. Lūdzu, balsot. Jā, tad lūgums ir balsojumu veikt. Paldies, lēmums pieņemts. Nākamais par nekustamā īpašuma Ozoliešu drustu pagastā atsevināšanu un izsoles cenas noteikšanu. Jā, tātad 25. gada 18. decembrī pašvaldības doma pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma Ozoliešu drustu pagastā sagatavošanu atsevināšanai. Ir veikts vērtējums, ja tātad šim gabalam ar kopējo platību 7,94 hektāri. Un tātad vērtība noteikta 30,900 eiro. Pamatojoties uz to, tātad ir sagatavots lēmuma projekts par nodošanu atsevināšanai šo zemes gabalu un izsoles sākuma cenai 31,000. Ja, tātad pārdošanai ar elektroniskā izsolē. Lēmuma projekts sagatavots, saprotu, izskatīts arī Finanšu attīstības komitejā. Lūdzu balsot. Ja jautājumu papildus nav no Finanšu komitejas, tad lūgums arī veikt balsojumu. Paldies. Lēmums pieņemts. Nākamais ir par grozījumiem 2025. gada 18. decembra lēmumā numur 657 par projekta iesnieguma lauksaimniecībā izmantojamo zemju apmežošana un jaunaudžu retināšana Smiltenes novada pašvaldības īpašumos. Mārtiņš ziņo, lūdzu. Labdien visiem! Sagatavoti grozījumi Smiltenes novada pašvaldības domas 2005. gada 18. decembra lēmumā numurs 657. Doma 2005. gada 18. decembrī pieņēma lēmumu numur 657 par projektu iesniegumu lauksaimniecībā izmantojamo zemju apmežošanu, jaunaudžu retināšanu Smiltenes novada pašvaldības īpašumos sagatavošanu, ar kuru nolēma sagatavot un iesniegt lauka atbalsta dienestam projektu lauksaimniecībā izmantojamo zemju apmežošana un jaunaudžu retināšanu pašvaldības īpašumos par kopējo summu 30,827 eiro. Tomēr 2026. gadā lauka atbalsta dienests informēja pašvaldību, kas atskaņā ar meža apsaimniekošanas intervenšu plāniem precizēta projekta izmaksas tām iekļaujot meža 1., 2. un 3. gada agrotehniskās kopšanas 18,38 hektāru platībā. Ievērojot minēto, lēmumā nepieciešams izdarīt grozījumus, paredzot, ka projektu ietvaros paredzēts īstenot apmežošanu un 1., 2. un 3. gada ieaudzētā meža agrotehnisko kopšanu 6 pašvaldības īpašumos ar kopējo platību 18,38 hektāri. Lēmuma projekta grozījuma rezultātā summa paaugstinās par 18,000 apmēram un sasniedz 48,637 eiro. Piebildīšu, ka šīs izmaiņas neietekmē šī gada budžetu. Tas ietekmēs, ir jāiekļauj šos 18,000 sadalot uz 3, respektīvi 2007., 2008., 2009. gads, un šai summai vēl ir papildu intensitāte 60%, ko mēs atgūsim atpakaļ. Tāpēc aicinu balsot par šiem grozījumiem. Jā, paldies. Būtu kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūgums ir balsojumu. Balsojam. Paldies, atbalstīts. Nākamais ir par aizņēmumu no valsts kases Eiropas Savienības atveseļošanas fonda projektam izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveidi un aprīkošana Smiltenes novadā. Jā. Ar šo lēmumu projektu tiek precizēta nepieciešama aizņēmuma summa un atsaukts šī gada 22. janvāra domas lēmums par aizņēmumu projektam izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveidu un aprīkošanu Smiltenes novadā.
Pašvaldības budžeta plānošanas procesā tika konstatēts, ka, lai nodrošinātu projekta naudas plūsmu, nepieciešams ņemt aizņēmumu no valsts kases būvniecības darbiem līdz 750 000 eiro ar pamatsummas atlikto maksājumu līdz 28. gada 20. martam un atmaksas termiņu 20 gadi, kā arī pamatlīdzekļu iegādē līdz 152 248 eiro ar pamatsummas atlikto maksājumu līdz 27. gada 20. martā un atmaksas termiņu 10 gadi. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par aizņēmumu ņemšanu valsts kasē minētajā apjomā. Jā, paldies. Būtu kādi jautājumi? Ja nav, lūgums balsojumu. Paldies. Lēmums pieņemts. Paldies, Vitu. Nākamais ir par finansējumu piešķiršanu sporta atbalstam 2026. gadā. Un Matīs mums būs slēgumā vai klātienē? Pieslēdzās. Lūdzu, Mārtiņ. Matīs, es atvainojos. Jā, labdien visiem! Jā. Jā, 25. gada beigās, kā jau katru gadu, tika saņemti vairāk iesniegumu no biedrībām par atbalstu sportam 2026. gadā. Šie visi pieteikumi ir izskatīti sporta padomē un sagatavots lēmumu projekts par atbalstu 2006. gadā sportam. Tā kā lūgums atbalstīt šo lēmumu projektu. Šis tika arī izskatīts Kultūras, Izglītības un sporta komitejā. Jā, paldies. Būtu kādi jautājumi? Jā, lūdzu. Jā, man ir jautājumi. Ļoti interesanti, varētu Mārs varbūt pateikt, iepriekšējos gadus šis jautājums tika arī skatīts Finanšu komitejā. Tagad šis jautājums ir tikai Kultūras un sporta komitejā. Finanšu komitejā es neredzēju šo jautājumu, jo tomēr mēs šeit dalām naudu. Vai varētu kāds iekomentēt, lūdzu? Jā, ok, es varbūt... Jo es nebiju diskusijās. Jā, diskusijas, acīm redzot, bija citā formātā un vajadzēja būt viņam tad, kad apstiprināja budžetu tieši šādā pašā paskatā un izskatā šie te apmērs uz sporta padomas lēmumu pamata tika iesniegts un pievienots budžetā. Tā ir jā. Nu, lūk, tātad budžetā šie cipari tad varēja būt diskusija, bet kāpēc netika izskatīt Finanšu komiteja? Tāpēc, ka viņš skatīts tika domas sēdē. Ne, viņi tagad skata. Kontekstā ar budžetu pieņemt. Bet iepriekšējos gadus ir skatīts. Es tieši paskatījos protokols atpakaļ. Vienīgais, ko es neatrādu, ir 25. gadā cipari, bet viss tas ir skatīts vienmēr iepriekšējos 2-3 gadus Finanšu komitejā. Man ļoti interesē, kāpēc pēkšņi šogad nav skatīts Finanšu komitejā, jo man liekas, tas ir vistiešākā veidā. Ja? Es atgādināšu sporta padomu, kurš pieņem to lēmumu. Jā. Man ir tur daudz jautājumu, es negribu tagad iztirzāt, jo var domsēdēt iztirzāt. Ja? Tur ir 3 biedrības, kuras ir 2 ir Rīgā, 1 ir Cēsīs, viņi veido komerc mačus Smiltenē, un mēs tagad atbalstam. Es saprotu, ka tur ir 7 cilvēki padomē, kurā es ceru kādreiz arī nokļūt, lai būtu tuvāk informācijai, diskusijai, ja? Bet tur ir 2 uzņēmēji un 1 domas pārstāvs deputāts. Iepriekšējie deputāti, viņi ir lēmuši par milzīgām summām. Ja? Un arī viena deputāta saistītais uzņēmums, viņa valdes loceklis tur sēž, lēms ir par šiem finansējumiem. Tā tur tas ir. Ja? Kāpēc Finanšu komiteja? Bet Finanšu komiteja, sapratu, kontekstā ar šo, es domāju, ir skatīts tajā apvienotajā, ka budžets skatīt. Es jau zināju, ka jūs atbildījāt. Jā, bet domas sēde ir tā vieta, kad diskutēt var par šo jautājumu, kāpēc ne? Tad man ir jautājums par kalnu riņķembraukšanas attīstības centru. Ja? Kāpēc ir 2700, kāpēc ir biedrībai Latvijas kalnu divriteņu federācija? Es saprotu, ka viņi rīko šeit mačus un tā tālāk. Visi ļoti labi saprot. Jā. Protams, kad ļoti pamatot jautājumu, bet jāsaprot, ka mums šī kārtība, kādu Matīs tikko regulāri mums izstāstīja, ir balstīts kaut kādiem iepriekš pieņemtiem nosacījumiem. Ja? Mums ir kārtība,
kur jau ir kārtība, ir nolikums. Ja? Tātad nolikums, pēc kura mēs arī piešķiram šos visus finansējumus, un mēs piešķiram gan pasākumu rīkošanai, gan saviem juridiskiem biedrībām, gan arī tām, kas atved šos pasākumus uz šejieni. Tas viss ir atbilstoši mūsu nosacījumiem. Un tas ir viss atbilstoši arī likumdošanai augstākai, kad mēs varam atbalstīt savus sporta pasākumus, gan arī tos, ko rīko kādi citi, ja, neatkarībā no tā, kurā vietā viņiem ir reģistrēta atbalsta, teiksim, adrese. Ja. Šeit es gribu atzīmēt to, ka, protams, mums ir nolikumā iestrādāti atbalsta mehānismi diferencēti, ja. Saviem sacensību organizatoriem mēs piešķiram koeficientu lielāku, ja, un viņi saņem lielāku atbalstu, ja, un savukārt tie atbalsta saņēmēji, kas nāk no citiem novadiem, ja, mēs arī priecājamies, ka viņi šeit ir, mēs atbalstu sniedzam, bet tas ir mazāk salīdzinot ar vietējiem, ja. Un tātad šādējādi mēs arī sekmējam to, ka mūsējie šeit jūtas, teiksim, vairāk atbalstīti nekā tas ir kādi svešie. Un arī šobrīd tas īpatsvars, ka, teiksim, mēs pamazām vairojam savu organizatoru skaitu, pateicoties šiem, es domāju, arī viens no tiem motivējošiem instrumentiem ir šis pats nolikums, ja, un tātad finansējums pakāpeniski proporcijas visu laiku mainās, un mūsu sacensību organizatori vairāk sarosījušies un organizē vairāk labākas sacensības, ja, un tāpēc viņiem finansējums šobrīd sāk vairāk palielināties gadiem ejot, nekā tas ir vies organizācijām. Ja. Tā kā, jebkurā gadījumā viss ir loģiski, un man šķiet, es šeit nesaskatu pilnīgi nekādas sliktas pazīmes. Ja. Paldies, Otār, par skaidrojumu. Man arī liktos viss loģiski, es skrietu azimutu, un 2022. gadā es saņemtu manu pietuvinātu biedrību 5600, 24. gadā 10 000, un 26. gadā tad jau 13 000. Nu, man arī nebūtu iebildumu nekādu, un es varētu atrast iemeslu, kāpēc saņemt vai kāpēc nesaņemt. Ja. Es vairāk par to, ka, manuprāt, esošās sporta biedrības, viss ir ļoti labi. Ja sakuropļot vispār tā sporta finansējums, šaubu nav vispār valstī, bet šeit ir ļoti subjektīvi, kāpēc ir biedrībai pieliet soli, kurā ir ar mans Siguldas draugs un kaimiņš. Viņam jāsaņem par to, ka viņš organizē Smiltenē 2380 eiro. Nu, man rodās jautājums, par ko? Ja tie ir viņa komerc mači, lai nāk un organizē un brauc un tā tālāk. Ar ieejas biļetēm un tā tālāk. Es esmu tikai par sportu, bet šeit ir ļoti interesanti vērtējumi. Šeit jau netiek nekas subjektīvi vērtēts. Šeit padome vērtē atbilstoši mūsu pieņemtiem domas apstiprinātajiem noteikumiem. Es atgādināšu. Tev vienkārši tad ir sākotnēji jāvirza priekšlikumi uz šo noteikumu maiņu, ja ne jau uz tālāko rezultātu. Šobrīd rezultāti tādi, kādi viņi ir atbilstoši mūsu nosacījumiem. Tev ir jānāk ar priekšlikumiem par domas noteikumu grozījumu, ja tev šķiet, ka kaut kas nav atbilstoši valsts likumdošanai, savām sajūtām un tā tālāk. Ja? Tad lūdzu iesniedz iesniegumus un viņus mēģina aizstāvēt. Jā, un ļoti, ļoti interesanti šajā kontekstā par iesniegtajiem iesniegumiem. Kaut kur pazuda, bet skaidrs, jā, bet man nav skaidrs, kādēļ nav finanšu komitejā šis jautājums gājis. Jā, bet 4.2 punkts noteikumos izlasi lūdzu. Iepriekšējos gados vienmēr ir gājis. Pagaid. Vienmēr. Pagaid, stop. Jā. Es tev nepārmetu neko, ka tu kļūdies vai kaut ko nepareizi pasaki. 4.2 punkts. Skaidrā latviešu valodā ir uzrakstīts. Es pēc gara. Arī es pēc garas spriežu. Pēc gara es jau tu pēc gara tiek izskatīts tad, kad skatīja budžetu. Ja? Nē, tas bija formāli izbīdīts cauri pa durvju šķirbu. Kāpēc formāli? Kā tieši tāpēc, jā. Jo tāpēc, ka pirms cilvēki pieņem lēmumu atbildīgie deputāti, kur ir ievēlēti par finansējumu sadalu, viņiem var būt viedoklis aizstāvēt Smiltenes novada iedzīvotāju intereses. Domas sēde un viedokli pauzi tieši ir.
Ja. Nu, es atgādināšu, kas strādā šajā padomē, lai cilvēki tad var griezties. Ja. Matīs ir, Inga Ērgle, Andris kolēģis, Raivis Vizuls, Mikus, Andris Jaunzems, Ilmārs Kauliņš. Ja. Šie visi cilvēki sprieda, es teikšu tā, ar vienu deputātu tikai, kam izdalīt ļoti, ļoti daudz šo te finansējumu. Ja. Tas viss ir likumīgi, šaubu nav. Uz kaut kādiem spēles noteikumiem, kas ir radīti iepriekš. Ja. Protams. Ja. Protams. Nē, es sapratu, es jau izdarīšu secinājumus, protams, jā, bet iepriekšējos 3-4 gadus ir gājis ar finanšu komiteju, tagad neiet. Man liekas, kāpēc? Viss jautājums, kas saistīts ar finansēm, mēs izskatām, izdiskutējam finanšu komiteju. Gan drīz visus, jā. Šoreiz ne. Viss paldies, jā. Jā. Droši vien man arī 5 kapeikas te vajadzētu pateikt. Freiberkungs, kāds stādies priekšā vispār to, kad kļūstot par deputātu, mums jāiekapsulējās, jāaiziet no sabiedriskās dzīves, lai nesanāk tā, ka mēs kaut kur esam iekšā kādā no sporta organizācijām vai vēl kaut kur. Lai pēc tam vispār nekur neko nevarētu darīt. Tas tos viedoklis. Ne? Un tad ir nākamais jautājums to, kad baigi interesē. Varbūt var nosaukt atklāt, kuram deputātam ir uzņēmuma valdes priekšsēdētājs šī teiksim, sporta padomē. Un nākamais jautājums uzreiz tad, kuru no šiem atbalsta saņēmējiem tu vari sasaistīt ar šo deputātu tavās domās tad? Pirms tu cilā kaut kādus pārmetumus, iedod lūdzu arī pamatojumus. Iedod pamatojums. Ilmārs Kauliņš strādā Mežvalda AD, kuru firmai Mežvalda AD ir Daņa Aļeksējeva vārda un uzvārda pirmie vārdu burti. Ja? Un tas, ka Daņam Aļeksējevam bijušie radinieki vairs neskaitās radinieki, juridiski formāli, protams, ka tā ir pēc burta, bet pēc gara tas tā nav. Ja? Jā. Un tad attiecīgi, šeit ir daudz kontaktu. Daņa, zina, ka tu ļoti daudz palīdzi sportam, nesautīgi, brīvi no saviem līdzekļiem. Cepuri nost, tiešām nekādas ironijas. Bet tad, kad ir publiskais finansējums, tad mazliet vajag arī objektīvāk. Jā. Tad es tagad saprotu to, ka tas deputāts, kurš iespēja to visu finansējumu sadali, ir Dainis Aļeksējevs. Ja? Tā sanāk? Nē, pilnīgi nē. Jā. Labi, tad man tev ieteikums, Freiberkungs. Ieskaties lūdzu uzņēmuma oficiālajos reģistros, jā, tur, kur ir publicēti īpašnieki uzņēmumiem, tur, kur ir publicēti arī tādi līgumi, kas ir civiltieskie līgumi, kas ir laulības līgumi, jā. Un tad, kad tu to apskatīsies, tad momentā varbūt tev nāks saprast apmēram par to, ar kādiem vārdiem tu var mētāties. Dainas nemētājos. Jums juridiskās adreses vienā birojā Daugavas ielā 1. Un tavā izpratnē... Pa tēmu. Jā, labi. Tēma tāda to, ka, ja Freiberkungs, es viņam uzdevu jautājumu to, kad viņš parādīja sabiedrībai šī momentā, pauda publiski savu skatījumu to, ka šis sadalījums varbūt nav taisnīgs, tāpēc, kad viena deputāta valdes loceklis piedalās šī sēdē. Es uzdevu jautājumu to, ka pēc tavām domām, ja tu tā esi iepazinies, tad kurš no šiem uzņēmumiem, ja tu saki, ka domas priekšsēdētājs saistīts ar mani, tad kurš no šiem sporta organizācijām ir saistīts ar mani? Kura no šīm sporta organizācijām saistīta man, kur guvu šeit labumu? Es jau nesaku, kura guva labumu. Es stāstu par to, ka ļoti daudz liels finansējums ir piešķirts biedrībām, kas neatrodas nekādā veidā Smiltenes novadā. Un tiešā veidā nav nekādā tiešā. Es par to, konteksts jau bija par to, es esmu par to, lai šo finansējumu iedotu Smiltenes novada biedrībām un veicinātu vairāk šo sporta aktivitāti. Un tautas. Šeit ar vēlreiz. Par to es stāstu. Jā, bet tu jau viesi ēnu attiecībā uz to, ka nav likumīgi. Nē, nevienā brīdī es neteicu, nebija likumīgi. Nevienā brīdī. Es teicu pēc gara, nevis pēc burta. Tā ir milzīga atšķirība. Jā, paldies. Mēs sapratām arī Ģirta vēlmi, tad turpmāk šādus lielus finansējumus arī uzlikt uz finanšu komitejas sēdi, kas arī ir iespējams grozot nolikumu izdarīt. Paldies, bet šobrīd pārējām pie balsojuma. Tā no klātesošajiem šobrīd 9 ir par un atturas Ģirts Freibergs. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais
Izskatāmais jautājums par finansiālu atbalstu Smiltenes novada autosportistam autokrosa sacensībās. Lūdzu, Matīs. Jā, šis ir kontekstā arī ar iepriekšējo jautājumu, par cik ir tādi sporta veidi, kur vienkārši nevar pievienot kritērijus, kādi mums ir iekļauti lielajā nolikumā, kā ir arī autosports, kurā nav tāda Latvijas izlase. Tad sporta padome lēma par to, ka šie divi sportisti, gan šis, gan arī nākamais, kas ir 25. gadā ir izcīnījuši elites grupā Latvijas čempionu titulu tehniskajos sporta veidos, tiek pielīdzināti Latvijas izlases sportistiem. Tāpēc lūgums atbalstīt šo lēmumu projektu, un principā nākamais lēmumu projekts ir tieši ar tādu pašu kontekstu. Jā, paldies. Vai būtu šeit jautājumi? Ja nav, lūgums ir balsojumu. Tā, no visiem klātesošajiem 10 pār 1 ģirds atturas. Lēmums pieņemts. Nākamais ir par finansiālu atbalstu Smiltenes novada sportistam ātrumlaivu sacensībās. Arī Matīs ziņo. Jā, kā jau teicu, tieši tāds pats jautājums kā iepriekšējais, tikai šoreiz ne autokrosa sportists, bet ātrumlaivu sportists. Jā, paldies. Vai te būtu jautājumi? Ja nav, lūgums balsojumu. Tā, no visiem klātesošajiem 10 ir pār, atturas ģirds. Paldies. Lēmums pieņemts. Paldies, Matīs. Nākamais ir par meditācijas sadali pašvaldības pamatu un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldības speciālās izglītības iestāžu un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagoģu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Lūdzu, Eviju. Jā, labdien! Tātad lūgums apstiprināt šo tenās meditācijas sadalījumu 8 mēnešiem, pamatojoties uz 2026. gada 14. janvāra ministru kabineta rīkojumu numur 14. Tātad meditācijas pašvaldībām, pašvaldību pamata un vispārējās idejas izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības iestāžu un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagoģu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Atbilstoši šī nauda, kas ir ienākusi tātad no valsts budžeta, mēs tālāk pašvaldībās sadalām attiecīgi mūsu izstrādātajiem un apstiprinātajiem noteikumiem par valsts budžeta meditācijas sadali izglītības iestādēm. Un šis tāda attiecas gan uz šo jautājumu, gan uz nākamajiem, attiecīgi arī 3 turpmākajiem. Jā, paldies, Evija. Ja jautājumi nav, lūgums balsojumu. Tā, balsojam, Mikus mums. Jā, paldies. Lēmums ir pieņemts. Pārējām pie nākamā par meditācijas sadali pašvaldībām speciālo pirmskolas izglītības grupu pedagoģu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām speciālām izglītības iestādēm, kas nodrošina internāta pakalpojumus. Jā, kā jau iepriekš minēju, tātad pamatojums ir ministru kabineta rīkojums un tāpat arī mūsu meditācijas sadalas noteikumi. Jā, paldies. Lūgums ir balsojumu. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais par meditācijas sadali pašvaldības izglītības iestādēs bērnu no 5 gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagoģisko darbinieku darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Smiltenes novadā. Jā, šeit ir arī attiecīgi gan ministru kabineta rīkojumiem, gan noteikumiem, tātad ir sadalīta šī meditācija pirmskolas vecuma bērniem. Jā, paldies. Lūgums balsojumu. Balsojam. Paldies, lēmums pieņemts. Un vēl par meditācijas sadali interešu izglītības programmām pedagoģu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Jā, tātad lūgums apstiprināt arī meditācijas 8 mēnešiem interešu izglītības programmām. Jā, paldies. Lūgums balsojumu veikt.
Paldies, lēmums ir pieņemts. Paldies! Paldies, Eviju. Par izmaksām uz vienu izglītojumu, un tad Jānim vārdu lūdzu. Jā, labdien! Lai pašvaldība varētu veikt norēķinus ar citām pašvaldībām, nepieciešams apstiprināt izmaksas uz vienu izglītojumu. Esam veikuši kalkulāciju atbilstoši 25. gada faktiskai naudas plūsmai izpildēju un atbilstoši audzēkņu skaitam uz 1. janvāra. Lūgums apstiprināt, lai varam veikt norēķinus šajā gadā. Jā, paldies. Būtu jautājumi kādi? Ja nav lūgums balsojumu. Balsojam. Baibu. Paldies. Lēmums ir pieņemts. Un nākamais punkts par Smiltenes novada pašvaldības bērnu un ģimenes atbalsta centra izmaksām uz vienu personu. Aurika. Labdien! Saskaņā ar 2026. gada budžetu ir veiktas izmaksu aprēķinus uz vienu klientu Smiltenes novada bērnu un ģimenes atbalsta centrā. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts. Lūgums lēmuma projektu apstiprināt. Jā, paldies. Ja jautājumu nav, lūgums ir balsojumu veikt. Balsojam. Balsojam. Vēl aizkavēšanās rādās. Paldies. Lēmuma projekts ir pieņemts. Paldies. Paldies, Auriku. Nākamais ir par izmaiņām Smiltenes novada medību koordinācijas komisijas sastāvā Andris. Tātad ministra kabineta noteikumi nosaka, ka pašvaldībām pienākumu veidot šīs medību koordinācijas komisijas un arī nosaka šo sastāvu. Un viens no pārstāvjiem, kas ir iekļauts komisijā, ir no Latvijas meža īpašnieku biedrības. Un līdz ar to ir saņemts arī no šīs biedrības iesniegums par pārstāvju deleģēšanu Smiltenes novada pašvaldības medību koordinācijas komisijā. Un aicinājums ir izslēgt Ārni Čamu iepriekš, kas bija deleģēts, un iecelt tā vietā Mārtiņu Kudiņu. Aicinājums atbalstīt. Jā, paldies. Lūgums ir veikt balsojumu. Paldies. Lēmums ir pieņemts. Astrīda, es Jā. atvainojos tā, to kolēģi man ir jāatvainojās. Man ir svarīga darba tikšanās, man ir tagad jāatsēdās un jāiet prom no sēdes, Paldies. tāpēc kvorums jau ir lēmums pieņemts. Un Astrīda par to pifu varbūt tad vēlāk pēcpusdienā, tad mēs vēl saliksim skaidrs visu un apskatīsimies. Jā. Tā, nākamais darba kārtības punkts par izmaiņām Smiltenes novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvā un grozījumiem komisijas nolikuma. Arī Andris? Jā, tātad civilās aizsardzības komisijas sastāvā ietilpst arī valsts policijas pārstāvi un ir saņemts priekšlikums papildināt civilās aizsardzības komisijas sastāvu ar valsts policijas pārstāvi Ilzi Smirnovu. Jā, un aicinājums atbalstīt. Jā, paldies. Lūgums ir veikt balsojumu. Jā, paldies. No visiem klātesošiem visi nobalsojuši. Lēmums pieņemts. Nākamais par grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības domes 2024. gada 23. maija saistošajos noteikumos numur 11/24 par Smiltenes novada pašvaldības pabalstiem Auču ģimenei. Inta vai Māris? Jā, labdien, kolēģi! Jā. Ziņoju, ka tātad šā gada janvārī apstiprinājām saistošos noteikumu grozījumus, esam nosūtījuši saskaņošanai varam ministrijā. 5. februārī saņēmām ministrijas apstiprinājumu.
kur pieņemts zināšanai un neizsakot iebildumus, taču aicināja apvienot saistošo noteikumu 1. un 2. punktu, kā arī precizēt paskaidrojumu rakstā lietoto tehnisko eiro apzīmējumu. Un ir sagatavots, tas ir ņemts vērā, un ir sagatavoti šāda te atbilstoša redakcija, un aicinājums ir precizēt Smiltenes novada pašvaldības domes 2028. gada 22. janvāra saistošo noteikumu grozījumu noteikumos par Smiltenes novada pašvaldības pabalstiem auģu ģimenei, precizējot šo te norādītos punktus. Jā, paldies. Būtu kādi jautājumi? Ja nav, lūgums balsojumu. No visiem klātesošiem balsojums veikts. Paldies, lēmums pieņemts. Un nākamais par saistošo noteikumu grozījumu Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 24. novembra saistošajos noteikumos numur 20/21 kārtība, kādā Smiltenes novada pašvaldība piešķir vienreizēju pabalstu personas īrētās vai īpašumā esošās dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam izdošanu. Māris un Edgars, kurš no jums? Jā, lūdzu, Māri. Jā. Tātad es sagatavoju šie grozījumi ir bijusi, kā likums paredz, izsludināt to sabiedriskā apspriešana. Un tā būtība faktiski ir tāda, ka mēs esam ņēmuši vērā pagājušā gada jūlijā notikušās stihiskās nelaimes, kas bija izpaudās krusas veidā, šīs te, ja tā var teikt, mācības, kādā veidā šo te pabalstu piešķirt, administrēt un tā tālāk. Līdz ar to ir sagatavot šie te grozījumus 21. gada saistošajos noteikumos un noprecizēts atsevišķas vietas. Pirmām kārtām precizēts, par kādiem remontiem tiek piešķirts pabalsts, ko ietver jēdziens dzīvojamā telpa, dzīvojamā māja, kas ir attiecināmās izmaksas, kādi dokumenti jāiesniedz, tā tālāk tā joprojām, kā mēs arī runājām Finanšu komitejā, tad ir nodiferencēts, tad ir noteikts bāzes intensitātes atbalsts, ja, kas ir 70% apmērā no attiecināmām izmaksām, bet deputāti ir vienojušies, ka lielāka intensitāte pienākas trūcīgām mājsaimniecībām un daudzbērnu ģimenēm. Nu, un vēl ir noprecizēts atsevišķi, kādi dokumenti vai kāda informācija pabalstu saņēmējiem jāizsniedz pēc attiecīgu vai remontu darbu vai dzīvojamās telpas atjaunošanas darbu veikšanas, lai neiznāk tā, ka mēs pēc tam lūdzamies apmēram izstāstiet, ko jūs izdarījāt par to piešķirto naudu. Īsumā tas ir viss, kā jau es teicu, tātad faktiski no iedzīvotājiem nav saņemta nekāda priekšlikuma, arī no mūsu puses nekas nav piebilstams vairāk. Paldies jums! Jā, paldies. Būtu kādi jautājumi vēl? Tad lūgums balsojumu. Tā. Nobalstots, lēmums ir pieņemts. Nākamais ir par saistošo noteikumu grozījums Smiltenes novada pašvaldības domes 2022. gada 30. marta saistošajos noteikumos numur 10/22 par Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai izdošanu. Jā. Māris, lūdzu. Jā, ar vienu teikumu grozījumi tika iniciēti pēc arī deputāti ierosināja attiecībā uz to, lai mēs paliktu zaļāki. Līdz ar to esam nonākuši pie slēdziena, ka turpmāk tiks atbalstīti faktiski
ēkas apkures sistēmas rekonstrukciju vai modernizāciju, veicinot pārēju uz atjaunojumiem energoresursiem. Viss. Paldies. Tā intensitāte, ir 15.4 punktā, ir pagrozīts 70% no projekta kopējām atbalstām izmaksām, bet ne vairāk kā 5,000 eiro vienam projektam. Ja? Priekšlikumi no iedzīvotājiem nav bijuši. Paldies. Jā, paldies. Būtu vēl kādi papildinoši. Jā, Es lūdzu. gribēju jautāt vienkārši, tātad tur ir tās biomasas noteikts tie katli. Tas ir tā kā arī šajā te noteikuma interpretācijā gan tie šķēldras, gan malkas, gan tie visi. Tas ir, jā, tas ir tā kā saprotams, ja? Jā. Malka laikam nebūs vairs. Jā. Arī skaidrs. Jā, es vienkārši domāju, vai nebūtu tur kaut kāds pretruns, nebūs kādreiz, kas to. Jā, labi. Nu jā, labi. Paldies. Tā, lūgums balsojumu. Balsojam. Paldies. No klātesošiem balsojums veikts, lēmums pieņemts. Nākamais ir par priekšlikumu iesniegšanu Nacionālajai kultūras mantojuma pārvaldē par objektu apsmojužas apbūvi izslēgšanu no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta. Finanšu komitejā es gana plaši izstāstīju, tātad uz to solis ir iets, un lai varētu mēs šo degradēto teritoriju ar nodegušo mūža sēku no 2005. gada, kur esam beidzot 2025. gada nogalē saņēmuši pašvaldības īpašumā ar visu parka teritoriju no valsts nekustamiem īpašumiem, lai varētu tālāk arī apsaimniekot. Lūgums ir atbalstīt, vai ir kādi vēl papildus jautājumi? Ja nav, lūgums balsojumu. Paldies! Lēmuma projekts ir atbalstīts. Un nākamais ir par Smiltenes noda būvvaldes 2025. gada 19. septembra lēmumu apstrīdēšanu. Arī mēs finanšu komitejā skatījām slēgtajā daļā. Lūdzu, Māri. Jā, godātie deputāti, par cik mēs esam šo te skatījuši slēgtajā daļā. Es saprotu, ka visiem argumenti ir, lēmuma projekts ir. Es tad viņu publiski skaļi neteikšu, bet lemjošā daļa ir tāpat kā, ja var tā teikt, slēgtajos tiesas procesos spriedums vai lemjošā daļa vienmēr jāpasludina publiski. Ja, tad principā ieteikums ir pieņemt sekojošu lēmumu projektu, kā sāt negrozīt Smiltenes novada būvvaldes 25. gada 19. septembra lēmumu numuru. Numurs, ja par atteikumu izdarīt izmaiņas vienkāršotā iecerē objektam vasaras dzīvojamās mājas jaunu būvniecību un noraidīt iesniedzēju 25. gada 11. decembra iesniegumu par administratīvu aktu apstrīdēšanu pilnā apjomā apmērā kā nepamatotu un nosūtīt, protams, adresātam un paskaidrot viņam iespēju pārsūdzēt šo te lēmumu administratīvā rajona tiesā 1 mēnešu laikā no šī lēmuma paziņošanas dienas. Paldies! Jā, paldies! Ja jautājumu nav, lūgums ir arī balsojumu. Jā, balsojums ir noslēdzies. 10 ir par un Ils ir pret. Paldies, lēmums ir pieņemts. Un noslēdzošais šīs dienas darba kārtības punkts ir par piešķirt ikmēneša pabalstu 2 minimālo mēnešu algu apmērā bijušajam Smiltenes pilsētas domes priekšsēdētājam un novada domes priekšsēdētājam Aināram Mežulim. Un tas izriet no likuma par deputātu statusu, un likums ir jāpilda. Vai kādam ir jautājumi? Ja nav, lūgums ir balsojumu.
Balsojam. Tā, balsojums ir sekojošs. Par ir 6, pret atturas nav neviena. Pārējie nepiedalās balsojumā. 6 par. No tiem, kas ir pieslēgušies, 12. Lēmums nav pieņemts. Principā nē. Kāds var pārtraukt? Tātad balsojums ir 6 par, pārējie balsojumā nepiedalās un lēmums nav pieņemts. Un informācija tiek iesniegta varam ministrijai, jo likums to uzliek par pienākumu. Paldies! Līdz ar to domes sēde ir noslēgusies. Kolēģi, tie, kuri vēl ir saitē, mēs tūdaļ aicināsim pēc minūtēm 3, kamēr pārkārtojas, vai 5, visas 4 lauku partnerības. Un varbūt nedaudz arī iestiepsimies pusdienas laikā, jo mēs bijām plānojuši, ka mēs 11:00 beidzam sēdi. Mēs esam tātad pārsnieguši šo limitu 11:30 un bija solīts pusstunda lauku partnerībām. Esam lūdzu iecietīgi un laipni. Paldies visiem, kas klausījās, un tālāk, ja kāds vēlas, no tiem, kuri mūsu audio ierakstā vai video ierakstā skatās, klausīties arī tātad 4 partnerību prezentācijas un sarunas.